Mēs labprāt atbalstam izglītības iniciatīvas, kas iziet ārpus klases, ārpus skolas, jo ļoti ticam, ka mācīšanās tieši pieredzē balstīta mācīšanās ir paliekošāka. Un Izglītības attīstības centra iniciatīva ir tieši tāda. Izglītības attīstības centrs ir gandarīts par iespēju īstenot fonda augt atbalstīto iniciatīvu ārpusklases mācīšanās integrēšana mācību un audzināšanas darbā, strādājot ar vairāk kā 100 pedagogiem visā Latvijā. Kultūra izglītības programmas Latvijas skolas somu pieredze rāda, ka, lai mācību procesā un audzināšanas darbā veiksmīgi tiktu integrētas kultūras norises, svarīgi ir zinošs, kompetents un iedvesmots pedagogs. Lai dažādotu ikdienu skolā, lai mācību stundas padarītu interesantākas, šie kursi tik tiešām ir vērtīgi, jo tiek dotas gan idejas, gan metodes, kas skolotājiem noderēs kultūras iedzīvināšanā mācību stundās. Šis kurs man bija ļoti iedvesmojošs, praktisks, ar jaunu skatījumu vispār uz to, kā var mācīt kultūru. Noteikti pluss ir tas, kad ir tikšanās no visas Latvijas ar tik dažādiem cilvēkiem, kuriem ir dažādi skatījumi, dažādas pieredzes un idejas. Programmas vērtība ir tāda ļoti praktiska palīdzība skolotājiem. Mēs zinām, kāda situācija šobrīd ir ar mācību materiālu pieejamību, ar to, ka laika trūks stundu gatavošanai, un šeit ļoti daudz, kas tiek iedots skolotājiem šajā programmā gatavs. Centāmies pielikt arī vairākas jaunas metodiskas idejas tajā, kā piemēram ar mākslas palīdzību var mācīt STEM priekšmetus, kā to var izmantot matemātikas mācīšanā, fizikas mācīšanā, lai šīs aktivitātes būtu pēc iespējas daudzveidīgākas. Šī iniciatīva māca paraudzīties uz lietām no dažādām pusēm. Piemēram, lūkojoties uz purvīša gleznu, mēs varam skatīties uz to ne tikai kā uz mākslu, kā vizuālu mākslu, bet arī varam paraudzīties uz to kā matemātiskās analīzes objektu. Kā uzrunāt skolēnus, kā izvēlēties pareizo aktivitāti un kā patiesībā skolotājiem ir jāveic ļoti ilgstošs un nopietns sagatavošanās darbs. Nodarbības vada cilvēki, kuri tiešām ar to strādā. Ka tā nav tikai teorija, bet ka tie ir cilvēki, kuriem ir bagāta pieredze, kuri ikdienā strādā ar skolēniem, ar dažādi motivētiem skolēniem. Esam pārliecināti, pieredzes iegūšana ārpus mācību klases ir ļoti svarīga daļa no izglītības procesa. Tāpēc aicinam arī turpmāk pedagogus arvien aktīvāk izmantot iespēju apmeklēt kultūras notikumus, lai mēs kopīgi pilnveidotu katra skolēna mācību procesu.